Hi, my name is Mark Tennant. I've been working with the Latvia Tennis Union to develop a national competition framework for 10 and unders. As a parent of a young child myself, I know that being a parent and watching your child play and compete can be difficult. I'd like to share a few thoughts with you on how you can play a positive role in the development of your child. Sākot ar 2012. gadu Tenisa Savienības Starptautiskās tenisa federācijas programmas ietvaros ievieš jaunus noteikumus, kuri nosaka, ka bērni jaunāki par 10 gadiem nedrīkst spēlēt un sacensties uz lielā tenisa laukuma ar cietajām bumbām. Jaunie noteikumi ietver 3 līmeņu pāreju no mazāka uz vidēja lieluma laukuma, līdz bērns ir gatavs sacensties uz lielā standarta tenisa laukuma. Ir svarīgi pielietot pareizas tenisa apmācības metodes un zināt, kā audzēkni atbalstīt šajā aizraujošajā procesā. Ja jūsu bērns ir vecumā no 4 līdz 10 gadiem, viņam vajadzētu spēlēt mini-tenisu. Tas nozīmē izmantot lēnākas bumbas, mazākus kortus un vieglākas raketes, lai veicinātu pareizu tenisa spēles apmācību proporcionāli spēlētāja augumam, spēkam un spējām. Atbilstoša apmācības vide padara treniņu procesu atraktīvāku un viegli uztveramu bērniem. Nav viegli būt jauno tenisistu vecākiem, jo bērnam ir vajadzīgs liels atbalsts. Veiksmīgos brīžos jūs redzēsiet, kā bērns ar aizrautību spēlē tenisu un ka viņš izbauda laiku, ko pavada kopā ar citiem bērniem, iegūstot jaunas iemaņas. Jūs novērosiet, kā bērns pamazām sāk iegūt spēles pieredzi un pat iegūst pirmās uzvaras. Jāņem vērā, ka nevienmēr bērnam viss padosies uzreiz, un treniņi var šķist grūti. Var likties, ka progress ir lēns vai nav vispār, ka zaudētu spēļu ir vairāk nekā uzvaru un ka citi bērni ir spējīgāki, lielāki un ātrāki. Negatīvi momenti ir normāla apmācības sastāvdaļa, bet svarīgi ir turēt skatījumu perspektīvā. Labākais, ko jūs varat darīt, ir iedrošināt, bet neuzspiest. Runāt ar bērnu un treneri par bērna iemaņām un attīstību. Uzslavēt ieguldīto darbu un cenšanos vairākā sasniegumus. Prieks spēlēt tenisu šajā vecumā ir nozīmīgāks nekā rezultāti. Darot kaut ko no sirds, panākumi neizpaliks. Atbalstiet un esiet kopā ar bērnu, kad viņam tas ir vajadzīgs, bet neuzbāzieties, kad viņš to nevēlas. Nodarbojieties arī ar kaut ko citu, lai nepadarītu tenisu par apsēstību pārāk agri. Ja jūsu bērns gūs prieku no tenisa, viņš gribēs spēlēt un iemācīties vairāk. Tāpat svarīgi ir nodibināt labas attiecības ar bērnu treneri. Šeit ir dažas vadlīnijas, kas palīdz nodrošināt attiecības starp vecākiem un treneri. Vecāki, ļaujiet trenerim darīt savu darbu un nekad to nenonieciniet. Treneri, esiet profesionāls un pievērsiet pastiprinātu uzmanību bērna attīstībai. Vecāki, rūpējieties par to, lai bērns izpilda trenera norādījumus treniņos. Treneri, izskaidrojiet vecākiem savas apmācīšanas metodes. Vecāki, sekojiet, lai bērnam netrūktu uzmundrinājuma. Treneri, trenējiet pozitīvā gaisotnē, kas palīdz bērnam gūt prieku tenisa treniņos. Vecāki, nekritizējiet citus bērnus un vecākus. Treneri, nekritizējiet citus bērnus, citus vecākus vai trenerus. Vecāki, cieniet treneru lēmumus, bet sekojiet tam, lai jūs zinātu, kāpēc ir pieņemti konkrēti lēmumi. Treneri, esiet konsekvents un godīgs savos lēmumos un izvēlē. Personīgi izskaidrojiet lēmumus bērniem un vecākiem. I hope this information has been useful to you, and I hope that it can help you to play a positive role in the development of your child as a tennis player.